Nu, esam atstājuši Belgradu, dodamies uz savu nākamo apskates punktu – Smederevo cietoksnis. Milzīgs cietoksnis visapkārt šai teritorijai, tā kā ļoti liels. 250 dināri vienam ieeju šajā cietoksnī. Zīmto filmu Aplis. Tur ir aka. Iespējams šī aka. Samārā. O, nē, tur ir nauda. No lietas arī mēs esam aizmukuši ar saulē. Belgrada no rīta bija ļoti slapja. Un pelēka. Tā ir skaisti. Es gribu ēst. Ok, tagad paēdīsim pusdienas un tad dodamies uz nākamo apskates objektu. Bet pils ļoti skaisti, jeb cietoksnis. Cietoksnis, ļoti skaists. Te ir ietver un te ir arī mašīnas. Tā īsti nevaram saprast, vai tas tā kā tā oficiāli atļauts parkoties uz ietverēm, vai tas tikai viņiem tā. Bet, nu, zīmes nekādas nav par to, ka tas ir parkings, par to, ka tur nevar parkoties, nav nekas. Brīva vieta jūsu interpretācijai. Ēdam vietējā bistro kārtīgas mājas ēdienas, kā Lidiņā. Kā izskatās šeit stāvvietas ceļmalā var apmaksāt tikai ar SMS, jo automāti nav redzami. Un ja esam paņēmuši simkarti tikai ar internetu, tātad kā mēs to varam apmaksāt? Vismaz Belgradā ir iespējams aplikācijā to izdarīt. Citās pilsētās tā izskatās pagaidām vēl nē. Šī ir blakus pilsētī. Esam atbraukuši uz arheoloģisko izrakumu vietu ar šādu nosaukumu. Alts man apsolīja, ka viņš man parādīs mamutu. Labi, paskatīsimies. Šeit lež iekšā reizes stundā, tā kā pa grupiņām, un cena vienam 660 dināri. Tā kā es saprotu, ka mēs tiekamies pie tās ieejas. Nākamā tūra mums ir 3, mums vēl pišķiņu laika, un tur var iekšā padzert arī kafiju. Šeit var redzēt tādas kā kapiņus, un tur arī viens skeletīņš, un pārsvarā viņi ir ļoti mazi, jo cilvēki tajā laikā bija īsāki. Ļoti interesanti, ka šī te romiešu celtā pilsēta ir viena no retajām, kurām pa virsu netika uzcelt nekas moderns, nekāda moderna liela metropola vai citu pilsētu. Līdz ar to viņi var rakt un atklāt skaistas lietas apakšā.
objektu esam apskatījuši, un tagad jāpārbrauc ir ar mašīnu tūrē uz nākamo apskates punktu. Nu, mēs sekojam gidam. Mums ir super maza privāta grupiņa. Tajā priekšējā mašīnā ir 2 serbi un mēs 2. Tā kā gidam jārunā divās valodās. Ko skatīsimies, kas ir nākamais objekts. Šeit esot publiskās vannas. Te nu ir aizvēsturiskais spa centrs. Cilvēki šeit maksāja naudu, lai varētu nomazgāties. Bija vairāk dažādi baseini, un viņi pat zināja, kā uzsildīt ūdeni, jo šeit nav termiskie baseini. Tā kā publiskais centrs notika viss kaut kas vīns, ēdienas, sarunas. Interesants fakts, ka viņi nezināja, ka baseinā ūdens arī ir jāmaina. Šķita, ka tas ir ļoti tīrs, tad iztēlojies, tu dodies mazgāties, bet vai tu nomazgājies? Bet galvenais bija jau tā social life. Mūsu gids zināja, kur ir Latvija, tikai pateicoties basketbolam. Teica, ka zinot, ka mums šogad 5. vieta. Neko, mūsu sportisti nes Latvijas vārdu pasaulē. Šeit ir amfiteātris, attiecīgi notika dažādas cīņas gan gladiatoriem. Un ietilpība šeit esot aptuveni 6000 cilvēkiem, jeb 1/5 no iedzīvotājiem. Tā parasti esot taisīt šajā amfiteātrī, lai 1/5 daļa tiktu uzņemta. Un šajā amfiteātrī mūsdienās arī notiek dažādas aktivitātes, kā arī bija Minācija festivāls. Es teicu, ka gladiatoros ir bijusi nevis tur atlētiski, uzmērot čāļi tā kā filmās. Viņi esat bijuši diezgan grēsi. Tā kā viņi baigi nesat jutuši sāpes, kad cīnījušies viens ar otru. Tāds noderīgs vairogs ir bijis apkārt. Jā, tāds masa. Aldis solīja mamutu. Te nu viņa ir vārdā Vika. Un izrādās Serbijā šis ir 2. mamuts, kas ir tik labā stāvoklī atrasts, un 1. mamutu sauc Kika. Un viņu atrada nejauši pavisam, tādā kā ogļu raktuvēs. Eskavators vienkārši saplīsa tieši pirms kauliem, un tad jau viss pārējais bija arheologu rokās. Tā lūk. Bet šie mamuti nebija tie pūkainie, kas filmās. Šie dzīvoja pirms ledus laikmeta, tad bija līdzīgi ziloņiem, bet 4 metri augsti un ļoti lieli. Jautājums ir tāds, ko tu drīkst vai nedrīkst šeit darīt? Un šodien 3. noslēdzošais apskates objekts - RAM cietoksnis. Cena 300 dināri, bet noteikti sagatavo skaidru naudu, jo šeit ar karti iespēja nav norēķināties.
Liela pakāpiena. Mēs īstenībā tagad dodamies uz Golubacu, kura mūsu nakts mītne, bet paliek tā teikt ar vienu mazākas tās pilsētiņas un gandrīz jau vairs nav tādi normāli sakrīli veikali, bet mēs vienu atradām un tagad braucam iepirkt brokastītes, jo mūsu nakts mītnē tādu nav. Tur Rumānija. Čau! Dzīvoklis, ejam apskatīt. Pats arī neesmu iedzēris. Dušā arī varēsim iet un pičiņu pačiņu vādlā. Labi. Smēķēt! Tas man tiešām noderēs. Riktīgs serupu dzīvoklīts. Ļoti jauki. Pasties uz tev krāsli. Seriāls. Mums guļam izstāv. Jā, bet ir vēl. Es esmu pielēcīs tiešā būsī. Tad mēs iesim staigāties. Kamerā neko neredz, bet te ir promenāde.